Ir gandrīz 5 minūtes pār 7. Radio Skonto mūsu viešņa jau stundas džinglās stādījās priekšā. Tā ir Katrīna Gupalo, un šodien viņa ir īpaša diena. Svētku diena. Svētku diena. Vienmēr, kad kaut kas jauns un kaut kas jāatrāda klausītājiem, skatītājiem, tad tā ir kā svētku diena, vai ne? Tieši tā. Tas ir tāds satraukums jau no paša rīta. Un acīm redzot līdz pašam vakaram. Nu, tev ir liela enerģija un liela izturība, ja tu visas dienas garumā to var darīt, staigāt pa intervijām un stāstīt par savu jauno dziesmu. Nu, jā. Tā ir. Jā, starp citu, man pašam personīgi jāsaka, ka man diezgan švakar ar tiem ziediem. Tava jaunā dziesma Orhideja. Es biju iedomājies, kā Orhideja izskatās, un es gāju, googlēju, ierakstīju Orhideju, kā viņa izskatās. Izrādījās kaut kas cits? Nē, izrādījās, ka bija pareizi. Jā, tad viss kārtībā. Bet es vienu brīdi padomāju Orhideju. Par ko stāsts? Stāsts ir par optimismu. Par optimismu, par to, ka mūsu platuma grādos bieži ir tumšs, ir pelēkas debesis bieži, un tie momenti, kad ir saulīte, kad ir silts un var sēdēt vasaras terasē un malkot limonādi. Tas periods ir ļoti īss un drīzāk paiet tā kā tāds sapnis, burvīgs, un pēc tam atkal mēs esam augstumā un tādā pelēcīgā atmosfērā. Bet ar to kaut kas ir jādara, un par to arī mana dziesma, ka varbūt ar savu smaidu, ko tu dāvā citiem, ar savu kaut kādu iekšējo optimismu un enerģiju, sanāk varbūt sasildīt apkārtējos vēl karstāk nekā no saules stariem. Ļoti laba doma. Bet kopumā tad tas ir kāds albuma vēstnesis vai šī dziesma vai kas? Jā, jo tās manas oriģināla dziesmas jau ir vācelītē diezgan daudz sakrājušās, un vācelīte cik apmēram? Smaga. 10? Nu vēl nē, bet ir diezgan daudz jau pat ar aranžējumiem, jau tā kā gatavas apritē. Tiešām tas ir tuvu. Bet jā, gribās visu kaut kā skaisti apvienot un parādīt klausītājiem. Un es pamanīju vēl, tu esi tikusi arī Supernovas pusfinālā. Tas nozīmē, ka mēs tev redzēsim arī televīzijā. Tā būs, jā. Šogad būs cits stāsts. Kaķīši, starp citu, šodien arī triumfēja. Tā kā interesanti, ka varbūt līdz kaķu tēma. Jā, ka virs Latvijas debesīm pavērās kosmos 24. gadā uz kaķu tēmu. Kaut kas tajā, man liekas, ir, ka gan vizuāli, gan kino mākslā, gan mūzikā kaut kā kaķu tēma bija svarīga un veiksmīga. Bet šogad nē, šogad cits stāsts par Scarlett Challenger. Daudzi klausītāji raksta komentāros, kas tas ir, ka tāds noslēpumains nosaukums. Un tad es varu izmantot iespēju pastāstīt nedaudz, kas tas ir. Tas ir amerikāņu auto Dodge Challenger sarkanā krāsā, kas tevi ved uz taviem sapņiem un cerībām. Jā, bet par Supernovu tas būs vēlāk. Šodien mēs par Orhideju klausamies. Par Orhideju klausamies, jā. Nu tad tev jāpasaka, tu zini to pareizo frāzi, ko mēs sakam Radio Skonto pirms dziesmām dzimtajā valodā. Piemirs, ja? Jā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Protams, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Nu, aiziet Katrīna Gupalo ar dziesmu Orhideja, tepat, tolīt un tagad. Katrīna Gupalo, Orhideja, redz, cik enerģijas pilna šī dziesma, un šajā pelēkajā laikā, lai visiem pat priekam tiek un mazliet arī dēva enerģijas. Tieši tā, un ļoti gaidu visus arī koncertos, akustiskajos koncertos jau šajā janvārī, 9. janvārī Rīgā, kino un kultūras telpā Kaif, un pēc tam 23. janvārī Kocēnos. Tā kā tiekamies arī dzīvē. Paldies, Katrīna, ka atnāci, un lai tev veicas visos konkursos, kuros tu piedalies. Paldies, un visiem jums arī, lai veicas. Paldies!